nesen nopirku jauno ķiveres kameru, un šis ir pirmais izmēģinājums. Izdomāju, ka es nofilmēšu ceļu no Velo nomas līdz pat mūsu mājām. Un, jā. Mums tā vispār ir tālā Velo noma, jo viņi ir jau upes, un tāpēc ceļš nāk garāks nekā parasti. Jā, nu, mēs sākam gandrīz no Riverside, kur ir turistu iela. Un, jā, no parastās nomas visi ir savāk, tāpēc viņiem tālāks nomas. Tad te var ievērtēt jau satiksmi, kas notiek satiksmē uz Kambaģas ielām. Tā ir pretējā josla, protams, kur tas Macīts tikko aizbrauc. Re, kur ir kokosriekstu vīrs. Tirgo kokosriekstu. Labajā pusē viņi bija kāds vēl. Jā, būs vēl. Vēl var novērtēt to, ka es vispār nebraucu ātri ar riteni. Bet, Arī neviens cits nebrauc ātri. Bet viņi nebrauc ar riteņiem, viņiem ir mašīnas. Jā, te būs labajā pusē būs pils, Karaļa pils. Nevar no šeit saskatīt, bet tur ir jābūt Mekongai. Kreisajā pakā. Trāpīt. Vēl var izstāstīt, kāpēc tu nebrauc pa ceļa malu, jo tas man bija tāds jautājums. Kāpēc tu nebrauc pa ceļa malu? Kas tev vainas ir? Tāpēc, ka es esmu ātrākais satiksmes dalībnieks. Kāpēc, lai braucu? Tikko apdzini mašīnu? Tur mēs aizmudējām un vieglās mašīnas. Vieglā mašīna šeit nebija šajā posmā, un tas normāli brauc. Apdzini gan mašīnas, mago gan tupu. Jā. Kas tur priekšā notiek? Tā ir tāda jautrība. Džips apgriežās. Tā dara pilnīgi viss. Tur pilnīgi nav nekas, nesības. tur ir 2 dzeltenās līnijas un 6 joslu ģipa ceļš vai kaut kas tāds. Jā. Autobus stāv pretējā virzienā pa ceļu. Redz, kā viņš tur gadījās. Jā. Kā jau viņš tur beidzās. Vispār tātad gar ceļu malām, gar malējo joslu vai nu pārvietojas pretējā virzienā, kā šis tuktuks, piemēram, vai arī ir dažādi tirgotāji. Tur ik pa brīdim var redzēt, ka viņi visu kaut ko tirgo. Gan kokosriekstus, gan maizītes, vafeles, visu kaut ko. Jā, tālāk būs kaut kur laikam vairāk joslu, varēs redzēt to principu. Tā doma tāda, ka pašā labajā malā ir nevis man, kas pienākās ceļš, bet tā kā pretīm braucošie, kā tas pamīšs. Tad to varēs redzēt, man liekas, citām ielām. Jā, un tur tie daudzie autobusi tieši tāpēc, ka prezidents tā Karaļa pils, un tur viņi visi tie turisti iet uz turieni skatīties to pasākumu. Un mēs tur neesam bijuši vēl joprojām. Mēs gaidām, kad atbrauks kādi paši ciemiņi, un tad mēs varēsim kopā aiziet. Gandrīz jau aizgājām ar maniem vecākiem, bet nepietik laika. Neko mūks. Jā. Neko visu kaut ko tirgo ceļa malā. Viņi visu laiku visu kaut ko tirgo. Rekus tirgo slotas, tas labajā pusē tirgoja slotas. Un tādi viņi vairāk, viņi braukā apkārt pa pilsētu vienu dienā, un to vien dar tās tirgo slotas un trumuļus dažādas plasmas. Pietiekam daudz, viņš praktiski katru dienu, katru mīļu brīdi var ieraudzīt tādas. Tirgo slotas. Tirgo slotas. Puso ieliņu izlavījies. Mazāk satiksmi. Tā viena no centrālākajām vietām, tas parciņš te pāri ielai, kur kreisi. Tur vakaros cilvēki soļo par riņķi, viņiem ir sportiskā nodara. Tur sanāk tāds liels ovāls, un viņi vienkārši tādās mazās bariņos daži skriena, bet lielākā tad vienkārši ātri iet un soļo. Tā īsa apniša soļojot. Un mēs tagad tuvojamies, priekšā ir jābūt brīvības piemineklis vai neatkarības piemineklis. Un tur būs apļveida kustība. Tas, principā, ir interesantākais, kas šajā klipiņā būs, ir apļveida kustība. Ja es speciāli izvēlējos pabraukt mazliet pa apli, lai parādītu par to, kā tas notiek. Kā tas izskatās. Tātad īsts kmērs, pat ja viņam vajag nogriezties vistuvākajā pagriezienā pa labi, viņam obligāti ir jāiebrauc līdz vidumapli. Un tā tikai viņš kaut kur dodas. Un, protams, nekādas dodiet ceļu zīmes tur pat neeksistē. Vienkārši visi brauc. Viņi brauc visi ļoti lēnām, tāpēc īpaši avārijas mēs neesam tur redzējuši. Kaut gan ir, protams.
Bet jāņem vērā, šitā ir sestdiena. Un dienas vidus. Un dienas vidus, tad kā maz mašīna. Vispār nav satiksmes. Jo te mēdz būt pilnībā viss pilns un nosprūdis, pamatīgi. Nosprūdis, un tā. Bet tas, kā viņi samiedara akciju un izdomā, kurš tagad brauks un kuram tagad ir priekšroka. Džips tuvojās padot ceļu, mācības tuvojās ceļu. Jā, visi aizvod. Nu, tāds arī notiek. Ļoti gludi. Šī ir ielas, kuras tālāk atrodās Zanas skola. Jā, lielā iela Nordams. Nordams. Parasti ielām visām ir numuri. Tu esi tuk-tuks. Jā, apdzenam tuk-tuks. Apdzenam tuk-tuks, ka viņi brauc lēnām. Teikt, ka tirgojās ir galvajā pusē. Tā ir tā josta, kur mašīna, kreisā josta, kur mašīna tur nesās nosacīt, bet ne. Tie laikam nenāk pretī. Un tad vari tagad iedomāties, ka ir pašu labējo malu. Ja kurā brīdī var traukt pretī mocīši. Jā. Auriks sievietei vievas uz galvas. Karsts saulē zīmē. Te, kur brauc pretī. Un tā var mazs gabals vai liels gabals, bet viņi parasti mēdz braukt pa pretējo jostu pretī kāds jostu. Vai tā kā šeit arī brauc pretējo jostu. Tad, kad tu rādi ar pirkstu. Pašam teglā. Un tāpēc arī vienmēr, ka braucot ar ritiņiem, vienmēr tiek atstāt tāds startutiem. Ir maliņi. Te kreisajā pusē benzīna tanks. Un tur tūitās būs kreisajā pusē, pavisam drīz būs mana skola. Rekur labajā pusē, ne vēl nē. Tas vēl vēl. Rekur te, mēs te vienmēr ejam ēst pa labi, tur iekšā puskvartālu tālāk mēs ejam ēst. Un tagad šeit, kreisajā pusē, tur, kur ir zilie vārdi, tie visi ir mana skola. Rekur vēl turpinās, tur, kur ISPP rakstīts, tas ir mana skola. Jā, jo interesantāk būtu bijis, ja mēs būtu braukuši pa to mūsu 63. ielu. Tur daudz, kas notiek, tur pilnīgi mēs ēkšā. Jo šitā ir viss tāda lielākā iela, tur tikai tiešām brauc cilvēki. Ārā no pilsētas, jā. Tāpēc varbūt te nav tik interesanti, bet... Rekur ir Kalteks, kas ir praktiski mūsu statuēls. Mēs tur vienmēr tiekamies, ka mēs braucam velobraucam. Un rekur labajā pusē šitā ķieķiļainā sēta arī ir mūsu skola. Mums ir divās daļās sadalīts. Pirmskola un otra. Lai jau ir. Ir paviet. Un rekur stumjās pāri ielām uz tiem ratiņiem tāds. Un tagad mēs tuvojamies pasākumu interesantākajai daļai. Niks nogriežās pa labi. Un... Tā var cikot meitenes gribēja braukt pa malējo malu pretī, viņas gribēja nogriezties pa labi, bet jūs te īsti nesaskrējāties. Nē, mēs Paspējāt nobremzēt, ja? Mēs vienkārši apstājām. Mēs braucām diezgan lēni, kā. Varat pagriezt apkaļ, nospīties vēl pāris reizes. Mēs nokļāmies kādus 10 reizes. Es mēģināšu uzlikt, viņam var uzlikt kā palēninājumu, mēs patīkamies. Tur bija vainīgs. Šeit kreisajā pusē viss sākās tirgus. Mēs esam praktiski jau klāt pie mūsu mājas. Reku, te visur ir tirgus. Te ir nogriežās uz stadionu. Jā, te vēl ir stadions, bet tagad tūlītās sāksies tirgus. Un viņi visi te dzīvo un tirgojās. Jā, un tad parasti arī naktīs arī uz ielas guļ. Tā burtiski uz ielas. Jā, un pēc kā ārā jau karsts. Tāpēc, ka nav uz trotuāri jāguļ. Bet nosaukt jau nevar. Un te, ka viņi tirgojot visādus dārznīšus. Var redzēt, cik daudz mocīšu, tik daudz arī tirgu šobrīd cilvēki. Jā, mocīšu stāvvietas, tuk-tuki, veikali. Un vispārējais drēbes. Te pa labi viens pārtiks veikals. Jā. Un te vienmēr ir sastrēgums. Zinu, ka es braucu par to ielu, tur vienmēr ir sastrēgums. Tieši tāpēc es gribētu pabraukt, es redzēju tā. Bet te mēdz būt tā, ka par kājām nevar paiet normāli. Jā. Vienkārši nebūtu stāvi. Tāpēc, kas tur nāk mājās no skolas. Arī baltie. Jā, baltie cilvēki. Te ir, kur rikšas pa kreisi, var redzēt, velo rikšas. Arī diezgan populāras. Mēs neesam izmēģinājuši, mums ir žēl viņus, ka viņiem tik daudz jāminās. Bet vispār, protams, lētāk nekā mocīši vai tuk-tuki. Un rekur te pa labi. Mēs jau vēl viens kokus teiks vīrs. Te mēs arī praktiski dzīvojam. Paskatīsies uz māju. Rekur kreisajā pusē melnā daļa ir mūsu māja. Labajā pusē ir tēda, rekur labajā pusē uz stūri ir foršā vieta. Un te vienmēr uz stūri sēž mūsu sargs viens no diviem, jā, tas mums patīk. DVD veikals. Un mūsu mājas. Rekur viņš tev nepamanīs to vitās. Nepamanīs, jā. Viņš sabīsies. Viņš zogās iekšā, viņam vajadzētu laist. Jāver durvis vaļā, rekur nofiksē. pamanīja. Un te mēs dzīvojam rekur dieviņam namiņš, mocīši. Parasti vairāk. Tāpēl mums ir čats, Facebook valsts. Oi, ieskrējas ieniņā bišķīt un lifts. Nu tā, kā tā esam?
saka, ka bija interesanti. Čau! Čau!